man paziņa pieteica alpīnisma apmācības kursā. Man kalni nepatika, es par to neinteresējos. Man neinteresēja sportiskas aktivitātes, slēpošana, teiksim tā, man riebās, jo skolā mums bija tās kocenes, un es kādas 3 salauzu, mums bija sporta stundās. Un man, jebko, bet tikai ne kalnus, sniegu, slēpes, nezinu, nevajag. Kristaps pateica, sāc trenēties. Un es sāku. Un tad, principā, tas arī, ko es darīju, un tas arī, ko šobrīd es daru, ir tā, ka ļoti intensīvi treniņi, 6 dienas nedēļā, kad esmu Latvijā, un tā 10 gadus. Tad es aizēju pie tā kalna, es viņā 10 reizes vai 20 reizes uzskrienu, un tad, labi, tagad var paskriet arī kaut kur citur pa kalniņiem. Un tā, tas skaitās izturības treniņš, un ilgāk pa 2 stundām tas jādara. Vienmēr tas ir tā lieta, kas vienkārši ir jāizdzīvo, lai es iegūtu to baudu. Un, kad es iegūšu to, noiešu lejā, man būs 2 sekundes tā brīža, kādēļ es dzīvoju. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Labdien, cienījamie skatītāji, klausītāji, visi labi vēlētāji. Sniega kluba podcasts sezona nekad nebeidzas ir atkal ēterā. Un šodien mums ir jauns viesis, Kristīna Liepiņa. Kristīna, 3 teikumos par to, kas tu esi. Man nevajag 3 teikumus, es esmu alpīniste. Un pārsvarā lielāko dzīves daļu es arī sevi tā pozicionēju šobrīd, un jau, var teikt, 12 gadus lielāko daļu dzīves es kāpju kalnos. Ļoti dažādos kalnos, un gan klintīs, gan ledū, gan klasiskajos alpīnismu izpratnē, gan augstkalnos. Un arī mājās esot, viss mans darbs ir saistīts ar kalnos kāpšanu un to apmācību, vai arī es rakstu par to, kā es kāpu kalnos. Lieliski. Cik mēnešus tu esi Rīgā? Mēs Rīgā esam apmēram 3 mēnešus. 9 mēnešus mēs esam kalnos un 3 mēnešus esam parasti Rīgā. Bet tas, protams, atšķirās gadu no gada, bet tas tā vidēji apmēram, jā. Labi, sāksim ar pašu galveno un pašu sākumu. Kāpēc tu esi kalnos? Patīk un interesē. Jā, tas ir īsumā. Man tā liekas, šis ir tas mūžīgais jautājums, kāpēc. Un es varētu teikt, ka ir varbūt 100 dažādi iemesli, kāpēc. Tajā pašā laikā, iespējams, kaut kādā brīdī neviens no tiem nebūs taisnība. Un, jā, tāpēc man katru reizi, kad es esmu kalnos, tie iemesli ir dažādi. Vienreiz es atrodu sevi, citreiz es gribu iemācīt cilvēkam kaut ko jaunu, citreiz saprotu, ka man vajag uzkāpt tajā virsotnē, jo man vienkārši ir tāda sajūta iekšēji, kad vajag. Citreiz, protams, tas ir tā, kad man gribās kaut ko sev pierādīt, kad jā, es to varu. Citreiz vienkārši ir tā, ka tu esi noguris no dzīves un tu vienkārši gribi pabūt vienatnē kalnos. Kurā brīdī tas viss sākās? Noteikti bija kaut kāds sākuma mirklis. Konkrēti pa kalniem sākās, man paziņa pieteica alpīnisma apmācības kursā. Man kalni nepatika, es par to neinteresējos. Man neinteresēja sportiskas aktivitātes, slēpošana, teiksim tā, man riebās, jo skolā mums bija tās kocenes, un es kādas 3 salauzu, mums bija sporta stundās. Un man, jebko, bet tikai ne kalnus, sniegu, slēpes, nezinu, nevajag. Un es vienkārši iemīlējos no sākuma vīrietī, un pēc tam jau bija cita motivācija laikam kaut ko darīt tajā jomā, jo es galīgi nedomāju, kad es saistīšu savu dzīvi ar kalniem. Tas vienkārši tā, pilnīgi liktenis kaut kā tā noved, kad tur, un es mācījos alpīnisma apmācības kursu 9 mēnešus, un es pēc 2. lekcijas sapratu, kad viss, es tā kā
esmu tajā iekšā, bet tā nelielā problēma bija, kad es fiziski neko nevaru izdarīt. Es aizbraucu kaut kādā, tas bija kliņšu kāpšana, un visi kursanti ir tā kā uz sektoru, un es esmu tur kaut kur lejā. Un Kristaps pateica, sāc trenēties. Un es sāku. Un tad, principā, tas arī, ko es darīju, un tas arī, ko šobrīd es daru, ir tā, ka ļoti intensīvi treniņi, 6 dienas nedēļā, kad esmu Latvijā, un tā 10 gadus. Ko nozīmē treniņi alpīnismā? Ļoti dažādi. Viss ir atkarībā no tā, kur mēs dodamies. Ja mēs dodamies uz augstkalniem, tad tie ir tādi smagi izturības treniņi. Ja mēs dodamies uz kliņšu kāpšanu, tad tā jau ir kaut kāda spēka treniņi, kāpšana, specifiski dziļās muskultūras treniņi, līdzsvara treniņi. Ja tas ir ledus, tad attiecīgi atkal citādi trenējās. Un mans tas uzdevums ir dzīvē visu laiku būt tādā stāvoklī, lai jebkurā brīdī, kad pēc 3 mēnešiem mēs dodamies tur, es tos 3 mēnešus fokusējos uz kaut ko konkrētu un es, lai būtu tajā laba, tajā brīdī. Un tas ir kaut kādā ziņā mūsu spožums un posts, ka mēs darām visu. To varētu salīdzināt ar skrējēju, kurš skrien gan maratonu, gan sprintu. Tās ir pilnīgi dažādas disciplīnas, bet mums interesē viss, un mēs tur nevaram izvēlēties, ka tagad mēs kāpsim augstkalnos, vai tagad tikai pa ledu mēs kāpsim, vai pa klintīm, jo klints arī iedalās. Ir sporta kāpšana, ir tradicionālā kāpšana, kas ir atkal mazliet citādi. Un katram šim, es teiktu, disciplīnai ir citādi jātrenējās. Un tas sarežģīja to dzīvi. Tā pašā laikā tas ir interesanti. Labi, ko nozīmē izturības treniņi? Izturības treniņi. Izturības treniņi. Tātad mēs dodamies uz Latvijā uz superreliefu, tur, kur slēpotāji un snowboardisti slēpo lejā. Mēs skrienam augšā, un tā 2 stundas un vairāk no vietas. Vienkārši riņķojot. Jā, augšā lejā. Mans apmēram tāds treniņš ir, es, protams, dzīvoju šatā Tervetē, un tur labi slēpotāji nav, bet tur ir Cukurkalns vai Zviedru kalns, un attiecīgi tad es aizēju pie tā kalna, es viņā 10 reizes vai 20 reizes uzskrienu, un tad labi, tagad var paskriet arī kaut kur citur pa kalniņiem. Un tā, tas skaitās izturības treniņš, un ilgāk par 2 stundām tas jādara. Labi, kāpēc 2 stundas? Tāpēc, kad ja ir īsāks par 2 stundām, tad tā nav izturība, tas ir jau spēka treniņš tāds. Un tad tā slodze izturības rodas tad, kad ilgāk par 2 stundām to dari. Jo kalnā, tādā, piemēram, klasiskajā Montblancā vai Kazbekā, Montblancā tu kāp 12 stundas no vietas. 8 augšā, vidēji 4 lejā. Un tev visas tās 12 stundas ir jābūt spējīgam iet pret kalnu. Tas nav viegli. Ar ko to varētu salīdzināt? To nevieglo sajūtu? Nav tāda, man tā liekas, ja cilvēki to nav izbaudījuši, tas nav ne ar ko salīdzināms. Es tiešām dzīvē nevaru pateikt, kur ir kaut kas, tiešām kaut kas līdzīgs. Nezinu, varbūt, kad iet Latvijā pa pārgājienā ar mugursomām par kaut kādu, bet arī to nevar salīdzināt, jo augstkalnos vēl ir skābekļa trūkums, ka tas arī iedod kaut kādu savu to specifiku. Un es tiešām nevaru pateikt, ar ko to var salīdzināt. Tas vienkārši ir jāizmēģina, jādara. Un tad, jā. Protams, vienāk vienmēr tas brīdis, kad man to vajag, un tas ir tik smagi un grūti, bet kaut kā ieslēdz to, kad vienkārši dodies. Nedomā ne par ko. Bet varbūt varētu to sajūtu salīdzināt ar, piemēram, situāciju, kur tev pieliek klāt gumiju, un tu centies aiziet ar to gumiju kaut kur, bet tā gumija tev visu laiku vāk atpakaļ. Arī gluži nē. Es saprotu, ko domā, bet nē. Tas nav tā. Tas nav tā, kad velk atpakaļ. Tas arī nav tas. Bet iespējams, katram tā emocijas tajā brīdī ir citādas. Varbūt kādam ir gumija, man tā tiešām nav gumija. Man tas kaut kāds tas, nezinu, tajā brīdī ir grūti, bet ir tas drives, ka ir jāizdara. Jo
ir cilvēki, kam patīk process, un ir cilvēki, kam ir būtiski sasniegt to mērķi. Un es pilnīgi noteikti varu teikt, ka tādos grūtos maršrutos, kas ir tādiem, kas nav klasiski Mont Blancs, manā izpratnē, varbūt nav grūts maršruts tādā, bet grūtos maršrutos tu ej tur tā kā tāda uz dzīvību, uz nāvi. Labi, tu pieminēji emocijas un lasot Pamiera grāmatu. Tu esi izlasījis. Jā, es saprotu, ka emocijas īstenībā bango, es tā to varētu nosaukt. Jā. Un tad runājot par to, kam patīk process, par to, kam patīk rezultāts. Jā, lasot to grāmatu, un tagad tas, ko tu saki, ir interesanta sajūta, ja, jo lasot grāmatu ir sajūta, ka tur mainās tas, ko tu gribi pa dienām. Man tā, lasot to grāmatā, šķiet, ka tas nav tik ļoti viennozīmīgi, varbūt, teiksim tā. Tādā izpratnē, ka tās emocijas bango tiešām. Tā man šķiet, lasot to grāmatu. Varbūt pastāst mazliet vairāk par šo grāmatu, kāpēc par Pamieru tieši tā grāmata, un kā notiek šī rakstīšana, un kā īstenībā ir tā sajūta kalnos. Jo, man liekas, tu to ļoti, burtiski pa sekundē tu to apraksti. Tā vismaz es lasot to sajūtu. Es esmu ļoti emocionāla. Un kalnos tās emocijas ir tik ļoti pārņemošas, ka es zinu, ka es nevaru otru cilvēku ar tām emocijām bombardēt. Un man vajag kaut kur tās emocijas likt. Un tā kā es kalnos, es ar Kristapu principā kalnos ļoti maz runāju, praktiski nemaz. Bet man to vajag kaut kur izlikt, un tad es katru vakaru rakstu. Citreiz arī, kad eju, apsēžos, rakstu. Man vajag vienkārši izrakstīt, un iespējams tajos dienas grāmatu blociņos pat ir nepieklājīgāk nekā grāmatā kaut kas minēts. Un es to izrakstu, un tieši tāpēc, iespējams, tajā Pamiera grāmatā ir tik detalizēti viss aprakstīts, jo tās manas sajūtas, es tā jūtos, un es it kā cenšos to visu paturēt iekšā, lai tas ir, bet kaut kur tas iznāk ārā. Un ja es to neuzrakstu, tad tam otram kādreiz, kas man ir līdzās, varbūt slikti. Jo, tad es neteiktu, ka es, varbūt esmu atklāta, es iespējams uzsprākstu, un tad es neesmu baigi foršais cilvēks. Un grāmatā tieši tā arī tapa it kā kaut kādā ziņā kalnos, un patiesībā tas viens no grūtākajiem ir, ka tu visu dienu kāp ar to smago somu, un tev vakarā, kad esi uzcēlis telti, iztīrījis telts vietu, sakausējis stundām ūdeņus, visu sakārtojis rītdienai, izžāvējis ekipējumu, tev jāielien teltī un vēl kaut kas jāraksta. Un es esmu kalnos apņēmusies, kad es to darīšu, un es to daru. Man ir tāda milzīga kaste ar blociņiem no visiem mūsu braucieniem. Un kāpēc Pamiers? Tas, kad vajadzētu rakstīt grāmatu, mēs zinājām sen. Un es arī iepriekš biju rakstījusi rakstus klubam, žurnāliem, Santai, dažādiem žurnāliem pa kalniem. Un iestājās visiem zināmā pandēmija. Un mums atcēlās 8 ekspedīcijas, man liekas, ļoti daudz. Un sapratām, ka man kaut kas jādara. Un es mājās esot, ja neesmu kalnos, es nīkstu vienkārši ārā. Man vajag visu laiku to draivu. Un es sāku rakstīt, un es sapratu, ka rakstot, lasot, man sāk tās emocijas. Reāli draivs ir tā, ka gribās kliegt, gribās raudāt, viss tas nāk ārā. Un tad ir tā, ka es sēžu, rakstu, un Kristaps nevar saprast, ko es tur ārdos, pinkšķu un ņemos. Un tad es kaut kādu daļu uzrakstīju, es aiznesu Kristapam, viņš izlasīja. Te varētu kaut kas sanākt, te varētu pierakstīt to, un tad viņš sāka vēl klāt rakstīt. Un tad attiecīgi viņš saka, tu raksti tālāk, es šito te tikšu galā. Un tā radās tā grāmata, un kāpēc tieši Pamiers? Tāpēc, ka tajā gadā nomira vairāki kalnoskāpēji, ko mēs tieši tur satikām.
Un es sāku lasīt to Pamiru dienas grāmatu, tāpēc, ka es gribēju atsaukt atmiņā, kāda viņi bija, kāds tas kontakts bija ar mums. Jo, ja braucieni ir daudz, ļoti bieži aizmirst kaut kādus notikumus, ja viņi nav pierakstīti. Un tajās dienas grāmatās tu izlasi, jā, šādi bija, un jā, viņš šādi izskatījās. Nu, tad es to visu varu atmiņā atgriezt. Un, attiecīgi, Pamirs vēl arī tāpēc, es neesmu nekāda ģeniālā rakstniece. Es neko nesaprotu no kaut kādiem scenārijiem, kaut kādiem tur plāniem un vēl kaut ko. Un es sapratu, ka ir jādara kaut kas vienkāršāks. Nu, tāds, kad ir kaut kāds noslēgts, konkrēta ekspedīcija, kas ir noslēgta, kurā ir sākums un beigas, konkrēti cilvēki, lai tur neienāk kaut kādi tēli no ārpasaules, kurus nezinu, kur viņus likt. Un tagad, nezinu, man tagad rakstniecības kaut kādu guru teiks, kas tur vispār ir. Es gribēju tā visu pa vienkāršo, lai viss ir aprakstīts, kā ir, un tā arī tas viss tur radās. Jā. Tad es saprotu, ka tu esi īstenībā procesa cilvēks. Nē, man nepatīk process. Es atcerējos tieši to, ko es gribēju teikt. Mūsu tajos nopietnajos kāpienos tas process ir tik nežēlīgs un tik mokošs, ka viņu vispār nevar izbaudīt. Man ir būtiski tajos grūtajos kāpienos virsotne un mērķis. Un es pat to nevarētu salīdzināt. Nav tādas lietas, kad kaut kas pilnīgi sāpīgs, tāds, ka fiziski tev sāp, tu to procesu pilnīgi nebaudi. Bet tu zini, es izturēšu tās sāpes, man būs kaut kas, ko es gribu iegūt. Un tieši dēļ tā, kad es gribu kaut ko iegūt, es izturu to grūtumu, kas ir. Jo tādā uzkāpa Montblancā, Kazbekā, kas ir klasiskās virsotnes, viņas, es to vairāk uztveru kā trendiņu jau. Tas ir, uzkāpjam. Bet tās nopietnās virsotnes, par kurām es degu vai Kristaps deg, tad tās ir tieši tādas, kurās procesu vispār nevar baudīt. Tas nav, es nezinu, varbūt Kristaps tur priecājās, baigi slikti, un tagad nezinu, vai mēs izdzīvosim, bet močiem. Man vienmēr tas ir tā lieta, kas vienkārši ir jāizdzīvo, lai es iegūtu to baudu. Un kad es iegūšu to, noiešu lejā, man būs 2 sekundes tā brīža, kādēļ es dzīvoju. Kurā brīdī iestājas eforija, ja vispār viņa iestājās? Iestājās, kad es noeju lejā un paskatos uz virsotni. Un tās ir 2 sekundes. Un tas ir šis ir tas brīdis. Un tas ir iespējams cilvēki, kuri lieto narkotikas, tas arī iespējams tas brīdis ir kaut kāds īsais, un viņi salietojās, un viņiem ir tas, šis. Un pēc tam visi tas, kas tur notiek apkārt, kad pēc tam ir slikti, pēc tam atkal jāmeklē vēl, un kur dabūt vēl, un tas process, tas vispār nav baudāms, bet tas process, kad tu esi salietojies, vai kad esi nokāpis lejā, tas ir tā lieta, kāda dēļ es to visu daru un dzīvoju. Labi, parunāsim mazliet par praktiskām lietām, kas notiek kalnos. Tātad viena lieta, kas man pārsteidza lasot grāmatu, bija ūdens kausēšana. Pastāst, kā tas ir un vai tas ir droši, vai tas ir... Ļoti dažādi atkarībā, protams, kurā vietā tu kāp. Jo kalni ir pilnīgi dažādi un grūtības arī kalnos ir ļoti dažādas. Bet lielākoties tādos augstkalnos tas ir droši. Mēs atnākam uz telts vietu. Attiecīgi es savācu sausajā mantumaisā sniegu un sēžu 2 stundas un viņu kausēju, jo ļoti daudz ir jādzer kalnos. Protams, ir kaut kādi kāpieni, kur vispār nav ūdens, piemēram, Omānā, kur ir lielās klinšu sienas, tad mēs nesam visu ūdeni 2 dienām uz muguras. Tas nozīmē, ja ir 30-40 grādi, jūs pareiķiniet, cik ūdens pudeles ir uz muguras, un tas ir visu dienu. Tad fiks pareiķinam 4 litri dienā katram? Apmēram, jā. Tātad 8, 16 litri, 16 kg papildus. Jā. Pie jau cik kilogramiem? Uz klinšu sienas nav pārāk daudz. 1 guļamais, 3 batoniņu un nekipējums, protams, kas sver, kas ir uz mums uzkarināts. Mēs neko lieku neņemam pilnīgi, jo mēs reāli saprotam, ja tu apkarinājis ar kaut ko, tu vienkārši neizkāpsi to maršrutu.
Ja, tad cik ir kopējā uzkāpa 30 kg? Nē, es domāju, ka kliņšu kāpšanā bišķi mazāk varētu būt. 20. Es domāju, kopā ar ūdeni uzreiz. No ar ūdeni. Es tiešām neesmu svērusi. Man nav tāda svariņa, bet ir daudz. To cilvēku varētu paņemt to kā, apmēram, es nezinu, aiziet uz trenižieru zāli, paņemiet 20 kg somu un pievelcieties, cik jūs daudz varat pievelkties. Tā ir tā sajūta, ka tu kāp ar smagu somu. Jā. Un cik tu reizes var pievelkties? Es tiešām nezinu. Bet tā šobrīd es gatavojos atkal Omānas sienai. Es 3 reizes nedēļā zālē pievelkos tādiem vairākiem piegājieniem. Labi. Turpinām par detaļām kalnā. Lasot grāmatu, droši vien tās bildes nav chronoloģiski saskaņā ar tekstu, vai ne? Ir. Ir. Tātad ir teksts par gāzi. Nākamajā bildē nav gāzi. Var sakot, es to gāzes balonu nekur nevaru ieraudzīt. Okay. Pastāst par gāzi. Es saprotu to jēgu, bet labāk, ka tu izstāsti vienkārši, lai mēs visi saprotam, par ko ir stāsts. Gāzes balons ir gāzes balons, kas ir uzpildīts, ko var uzskrūvēt uz degļa. Un, attiecīgi, viņu līdzīgi kā mājās, kam gāzes plīts ir lielie baloni, mums ir maziņi baloniņi. Tad mēs attiecīgi uzskrūvējam gāzes degli un vāram ūdeni vai kausējam ūdeni. Nav tāda neko baigi, ko papildus vēl stāstīt. Jā. Labi, bet epizode bija par to, ka gāze jāliek guļamaisā. Jā. Jo? Gāze, principā, noslāņojās. Tajos gāzes balonos ir, es baidos samalot, bet ir kaut kāds propāns un butāns. Un, attiecīgi, viņš labi deg, ka viņš ir samaisīts. Un kalnos augstumā viņš noslāņojās viens, un viens izdeg, kurš labāk tur deg, un otrs paliek, kurš nedeg. Un, attiecīgi, ja viņš nedeg, tad paliec bez brokastīm, bez ūdens vai bez jebkā. Un tad, attiecīgi, lai viņš būtu visu laiku siltumā, tu viņu lietas guļamaisā. Bet guļamaisā, principā, kalnos liek visu, baterijas, telefonu, zābakus, ūdeni, ko vien var salikt, to liek guļamaisā. Ja. Un kāpēc ūdeni liek guļamaisā? Tāpēc, ka viņš sasals vienkārši arī no rīta. Tu pamosties teltī, tur ir mīnus grādi, un, lai tu izdzīvot, tev vajag to ūdeni. Un, ja tev nav gāzes un nav ūdens, principā tu vari paņemt savu mugursomu un doties lejā. Lāstekis tu baigi ilgstoši nesūkās. Labi. Pastāst par tēmu izdzīvošanu. Tu vairākas reizes jau pieminēji šo vārdu. Grāmatā es izlasīju tās epizodes, es saprotu. Ja, bet pastāsti saviem vārdiem, ko tas pa īstam nozīmē, ko tu ar to izproti, kad tu saki izdzīvot. Tas arī ir ļoti atšķirīgi no maršruta, ko kāpj. Tāda kliņšu sienas izdzīvošana ir nekrist, jo mēs zinām, ja viens nepareizs solis, viens kritīs, otru paraugs līdzi, un mēs vienkārši mirsim. Un tā ir tā izdzīvošana. Jo mēs pirms dodamies maršrutā, mēs esam izdarījuši kaut kādā ziņā visu, lai mums nebūtu jādomā par kaut kādām tādām dzeršanu, ēšanu, par tādām lietām. Bet augstkalni un kaut kādi augstie kalni prasa pilnīgi citas izdzīvošanas iemaņas. Attiecīgi, tu gulēsi teltī, tev ir jāmāk, izbūvēt telts vieta, vai, ja tu negulēsi teltī, tev jāmāk izrakt sniegala vai jebkāds cits patvērums. Attiecīgi, vai tu māki sagādāt sev ūdeni, vai tu māki sev uztaisīt ēst. Tāpat izdzīvošana kaut kādā ziņā var būt tāda tīri izdzīvošana augstuma dēļ, un tad ir izdzīvošana kaut kādās kalnu vides dēļ, tā apdraudējuma, ko rada kalnu vide, tie paši slēpotājiem, snowboardistiem līdzīgi lavīnas, kas ir, vai kaut kādi nobrukumi, nogruvumi, vai maršruta kaut kādas sarežģītības dēļ, kad tu saproti, ka viņš ir stāvs, vai tu vari organizēt drošināšanu, vai nevar organizēt drošināšanu. Tā kā tās izdzīvošanas ir dažādas. Labi, ja cilvēks sasaitē krīt lejā, ir garantēti, ka tas otrs nenoturēs ar to cirvi sevi un krītošo cilvēku? Es domāju, ka 80% gadījumu mēs, protams, mācāmies noturēt, bet ja ir divi tā, nenoturēs. Tas rāviens ir tik milzīgs, ka ir ļoti maz iespējamība, ka notur. Jums ir gadījies, ka jūs krītat viens vai otrs? Jā. Pastāst, kā tas ir? Tas bija, mēs kāpām starp citu Momlānā,
Un mēs ieciršanos praktizējam katru gadu uz tiem pašiem slēpošanas kalniem, kad visi slēpotāji ir projām vai uz bērnu kalniņiem. Un mums ir, attiecīgi, mēs ņemam plēvi un leduscirtni un slidinamies. Un ir vairākas pozīcijas, kā cilvēks var slīdēt. Tur ar galvu uz leju, uz muguras ar galvu uz leju. Un tas princips ir tāds, ka tev viss ir jādara, lai tu varētu nokļūt, kad tu slīdi ar kājām uz leju un uz muguras. Un, attiecīgi, tev viss ir jāizdara tā, lai tu būtu šādā pozīcijā un no turienes mēģini iecirsties. Un, attiecīgi, viss tas leduscirtnis atvēriens ir jābūt tādā jau tādā iedzītam, ka tu vienkārši naktī, lai jebkas notiktu, tev jāspēj iecirsties. Un mēs to atstrādājam un katru gadu mēs to daram. Un, attiecīgi, no visām pozīcijām, kādas var būt, mēs to daram. Un mēs kāpām, tas bija Montblancs, un mēs izlēmām, ka mēs izkāpsim ne tikai Montblancā, bet ir Montblancā kāpjot no Midi puses ir tās saucamais 3 virsotņu maršruts. Mēs izlēmām, ka mēs uzkāpsim ne tikai Montblancā, bet arī tur pa ceļam tajās virsotnēs. Un pa vidu, tas nebija, man tā liekas, tas bija Mont Maudit. Mēs uzkāpām līdz virsotnei un lejupkāpiens ir tīrs ledus. Un, attiecīgi, turpat vienkārši aizķērās no dzelksnes aiz dzelkšanu tās lentas, Kristaps krita, šļūts man garām, ar dzelkšņiem man ciskām. Mēs abi divi lidojām lejā un, attiecīgi, mēs iecirtāmies, apstājāmies, piecēlāmies un devāmies tālāk. Bet tas slīdējiens bija, es pat nezinu, 50, 100 metri. Bet nepatīkams viņš, jā. Jā, un tas pat patiesībā nav nekas tāds nereāls. Šādi izslīdējieni var būt, piemēram, Kazbeks. Kas ir Kazbeks? Elementārs kalns. Bet pagājušajā gadā mēs uzkāpām Kazbekā. Mēs tieši stāvējām uz pārējas, kas ir pirms tā stāvākā. Un mēs arī redzējām, kā sasaita ar gidu kaut kādu 250 metrus vienkārši krīt lejā. Un tas var notikt ar jebkuru. Un es vienmēr apbrīnoju tos cilvēkus, kas dodās šajos vienkāršajos maršrutos, vispār nemākot iecirsties un paņemot gidu, cerot, ka gids spēs izglābt. Ja tu esi uz, ledainas nogāzes, es vienkārši izslīdu, tu vienkārši lido lejā. Parunāsim par dažādām pasaules daļām. Jā, es arī jautāju īstenībā par grāmatu. Man interesē, kāpēc tieši Pamirs. Lasot grāmatā, man nāk virsū tāda austrumu elpa, sauksim to tā, jā, kaut kāda kultūras iezīmes, veidi, kā notiek lietas. Tur ir kaut kāda viena lieta, un tad jūs esat bijuši arī tur Eiropa, un, protams, Dienvidamerika un vēl cita pasaule. Vai ir kāda ir atšķirības starp, tavuprāt, tavā pieredzē starp austrumiem un citām vietām pasaulē, kur jūs esat bijuši? Mēs ļoti bieži kāpjam divatā, un mēs ļoti reti tomēr izmantojam kaut kādu vietējo infrastruktūru. Pamirā mēs viņu izmantojam, jo mēs sapratām, ka mēs nevaram ar helīti ievest tās mantas, kas ir vajadzīgas, tāpēc mums nāksies izmantot to infrastruktūru. Pārsvarā mēs neizmantojam nesējus, mēs neizmantojam kalnu mājas. Mēs, ja kāpjam divatā, paši visu nesam, paši visu daram, un mums ļoti maz ir kaut kāda tā saikne ar kaut kādu vietējiem gidiem vai vietējo organizatoriem. Bet, protams, atšķirības ir. Un, attiecīgi, Eiropā ļoti tie kalni, tajos Alpos, tu aizej maršrutā, 2 dienas turpina apakaļ, noej lejā, un tu jau esi civilizācijā, un viss ir kārtībā. Alpos, ja tu nekāptu kaut kādus tur sarežģītus maršrutus, tad pat tādu kaut kādu skarbo izdzīvošanu ir varbūt kaut kādā ziņā smieklīgi runāt te pašā laikā, jo tur visur ir glābšanas dienesti, un ja kaut kas notiek, tad attiecīgi tu piezvani, tev atbrauc helikopters, nocir lejā un aizved slimnīcu. Bet citās pasaules daļās, tajā pašā Argentīnā vai kaut kur Dienvidamerikā vai tajos pašos kaut kādos Himalajos,
Argentīnā vispār nav glābšanas dienesta. Mēs kāpām Mercendario dienvidu sienu. Mēs 4 dienas gājām pie sienas, divatā, un pēc tam mēs kāpām 2 kilometru stāvu ledus sienu. Un, principā, ja ar mums kaut kas notiktu, telefons sakarī, principā, tur nav, glābšanas dienas nav, neviens, kaut kāda glābēji, mēs esam postenī militārajā pieregistrējušies, ka mēs tur esam iegājuši iekšā, bet, ja mēs nevienam tur neinteresē, vai mēs tur dzīvi vai miruši, ejiet, kāpiet. Drīzāk ir tas tā kaut kāda tā pakausīja, ar tevi kaut kas notiek, vai, piemēram, ar Kristapu, ar ko mans sasaits biedrs, mans vīrs Kristaps, kaut kas notiek, vai es spēšu kaut ko izdarīt, lai viņam palīdzētu. Attiecīgi, viņam notiek kaut kas uz sienas, un attiecīgi ir 2 iespējas. Vai tu viens kāp uz leju, vai uz augšu, un attiecīgi tev 4 dienas kaut kur jāiet, jāmeklē palīdzību, kur palīdzība varbūt nebūs, varbūt viņi atradīs, mums tur ir 2 militāristi, tad viņi vēl 4 dienas nāks atpakaļ. Attiecīgi, vai cilvēks nedēļu var izdzīvot, gaidot palīdzību. Un tad drīzāk ir pa pasaules daļām šādas tās pārdomas, cik viņi ir civilizēti saistībā ar kaut kādiem glābšanas dienestiem, ar kaut kādu palīdzību no malas. Protams, kad aizbrauc uz kaut kādu Dienvidameriku, ir tur tā visa kultūra kā tāda, bet man, piemēram, diezgan maz interesē Maču Piču, Peru vai vēl kaut kas. Man ir, iespējams, tas tā skaļi skan, bet man drīzāk no lidostas uzreiz bliest uz kalniem un doties tur to pieredzi gūt. Grāmatā aprakstīti dažādi cilvēki, ko jūs esat satikuši Pamirā. Un man radās sajūta, ka daži, vismaz tas, kā tu viņus apraksti, ka daži tur ir iemaldījušies, ka viņi paši nezina, ko viņi tur dara. Un šis arī ir īstenībā tieši tas jautājums par izdzīvošanu tādā izpratnē, ka man tiešām radās sajūta, ka cilvēki nesaprot, kur viņi ir atbraukuši. Kā tu to vari saviem vārdiem vēl savādāk izstāstīt tiem, kas nav lasījuši grāmatu? Vai tas nav bezatbildīgi? Es negribētu nosodīt kaut kādus cilvēkus, kas nokļūst kalnos kaut kādu iemeslu dēļ, ja viņi nav sagatavojušies šiem. Jo arī es kādreiz biju iesācējs, un es arī izdomāju, ka kaut kur kāpšu. Bet man liekas, tā ir kaut kāda laikmeta iezīme, ka arī mēs gribam kaut kādu novērtējumu no apkārtējiem. Un to varētu noliekt, ka nē, mēs tikai tur tā, mums pašiem kāp, bet skaidrs, ka kaut kādā ziņā mēs gribam tikt pamanīti arī, un arī cilvēki citi, kas kāpj kalnos, vai tie paši, cilvēki, kas kaut kur slēpo, vienmēr arī bildi uztaisa, lai mamma redz, kad es esmu tur bijusi. Un šobrīd ļoti daudzi kalni, tā pašā laikā visi augstkalni, 8000-nieki, jebkuru kalnu, kur organizē komerc ekspedīcijas, ir pilni ar cilvēkiem, kuriem iespējams tur nevajadzētu būt, bet viņi ir, lai gūtu sev kaut kādu pieredzi un uzkāptu virsotnē, un lai gūtu sev to apliecinājumu. Tas pats Everests vai jebkuri 8000-nieki, tur ļoti daudz ir cilvēki, kas nekad iepriekš nav bijuši kalnos. Jo viņas bāzes nometnē viņiem māca, kā uzvilkt dzelkšņus, kā turēt leduscirtni, kā iesiet virvi, un attiecīgi viņi par to maksā lielu naudu kādam, kas viņiem to parāda, un viņus uzved virsotnē, vai arī neuzved. Jā. Viņi tieši droši vien paraksta papīru, ka es uzņemos atbildību, vai ne? Protams, es neesmu bijusi komercekspedīcijas sastāvā, un tāpēc man ir šo grūti komentēt, un es to negribētu nosodīt. Tas vienkārši ir tāda laikmeta iezīme, kad tā notiek, un tas notiks arvien vairāk, es domāju. Un ne tikai 8000-niekos, jo tur var dabūt certifikātu, ka tu esi uzkāpis un pielikt pie sienas. Un, attiecīgi, ja tu esi uzkāpis Everestā, principā tu vari vadīt iedvesmas lekcijas, būt televīzijā un sniegt intervijas un būt pamanītam. Un kamēr tu kāpsi kaut kādos tur, Dienvidamerikas kaut kādos kalnos, ko neviens nezina,
nevienam tas neinteresē. Jā, tas jautājums faktiski arī bija tāds drīzāk, protams, ka mums ir viedokļu dažādība. Es nedomāju, ka tur vajag kādu nosodīt, bet tas, ko mēs redzam, runājot kontekstā par izdzīvošanu, cik liela ir iespēja, ka cilvēks tāds, kurš nav sagatavojies objektīvi, tu saki, ka bāzes nometnē viņam sāk rādīt, ko darīt ar dzelkšņiem un cirtni. Kā to uzskatīt? Es, protams, neatbalstu. Man vienmēr liekas, ka tomēr cilvēkam, kurš dodās kalnos, ir jābūt kaut kādām zināšanām par kalnu vidi. Un arī, ja tu ņem vai maksā gidam, kas notiek, ja tu, piemēram, ir nesen, starp citu, gadījums, tā liekas, Šveicē, skītūrs cilvēki paņēmuši gidu ir, viņi tur slēpo no punkta A līdz punktam B, uznāk sniega vētra, neviens neko nezina. Gids pasaka, stāviet šeit, aiziešu sameklēt būdu, kur tur ir, un gids iekrīt plaisā. Ja? Un tie skītūristi tur paliek un attiecīgi nespēja izdzīvot, neviens nesaprot, kur viņi ir, no kurienes gājuši, uz kurien gājuši, izdzīvot nemāk, un attiecīgi no tās grupas tur vesela strīpa nomira vienkārši uz vietas. Attiecīgi, mans tas uzskats ir, jebkurā gadījumā, ja tu arī ņem gidu, tad tomēr pirms tam kaut ko pamācies, kas notiks, ja kāds ies bojā, vai, nezinu, tomēr paņem karti, no kurienes uz kurien jūs iesiet, kur ir kaut kāda māja kalnu, vai vēl kaut kas līdzīgi ir ar alpinismu. Ja tu dodies kalnos, iemācies jau iepriekš, kā kaut ko darīt. Un tas būtu tikai atbildīgi. Un ar to arī atšķirās gidi no instruktoriem. Un ar to arī atšķirās mēs, Kristaps ir instruktors. Mums nav galvenais princips cilvēku uzvilkt kalnā. Mēs cilvēkiem vispirms, pirms viņi dodās ar mums kalnos apmācam viņus, un tikai tad viņi paši kāpj kalnā. Jo ir gids uzvelk klientu īsā virvē, virsotnē. Instruktors iemāca, kā viņam pašam iesieties virvē un kā viņam pašam uzkāpt. Un ja kaut kādas, problēmas notiek, kā viņam pašam kaut vai iecirsties vai kā viņam pašam reaģēt, lai viņš spētu izdzīvot. Iemesls, kāpēc es to jautāju, ir tas, ka, kā tu pareizi minēji, laikmeta iezīme. Ja, ka katrs ne, bet iespējams ir cilvēki, kas grib pielikt vienkārši to uzrakstu vai certifikātu, ka rekur es tur esmu bijis, es to esmu darījis, bet vai tas reāli sniedz pilnvērtīgi priekšstatu par kalniem pēc būtības? Ja? Kāpēc tad būt tajos kalnos? Jo man, piemēram, es domāju, arī Kristapam, daudziem cilvēkiem, kurus mēs zinām, kalni vienkārši fascinē. Ja? Man ir, piemēram, grūti iedomāties savu dzīvi bez kalniem, un es esmu ļoti pateicīgs tēvam, ja, kurš savulaik man parādīja to kalnu lietu. Un es pat biju dzīvē brīdis, kad es jūtu, kad es biju pagājis prom no kalniem, es atgriezos kalnos, es uzelpoju pa jaunam. Ja? Un es tieši domāju, vai tas nav nedroši arī tiem cilvēkiem, runājot gan par izdzīvošanu, ja, gan par dzīves kvalitāti, gan par baudīšanu, darīt lietas, kuras tu zini, vismaz zini kaut kādas lietas, tad tu arī baudi vairāk nekā varbūt nezinot, nokļūst bīstamā situācijā un ej bojā. Tā tad par to dzīvi, lai viņi ir labi. Kā tu domā, kā to risināt? Es pat nezinu, vai tas ir jārisina, jo man liekas, ir cilvēki tik ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuriem patīk tieši tas action, kad es nezinu, kur es dodos, es nezinu, vai es izdzīvošu, bet ir baigi forši. Un ir cilvēki, kuriem tas, man liekas, sniedz baudu, un ir cilvēki, kas, man vispirms jāsaprot, kur es dodos, man vispirms ir jāiemācās tur, slēpot, un tad doties uz melno trasi, ja. Ir ļoti tie dažādi cilvēki, un man tā liekas, ka man nav tāda kaut kāda, ko es par to domāju, tāda vienota. Jā. Man liekas, ka tā nav problēma. Tas vienkārši ir tas, ka ir tie cilvēki tik dažādi, un viņu vēlmes ir tik dažādas, un tās viņu vajadzības ir dažādas. Labi, bet kā būtu labāk pieredzēt kalnus, tavuprāt? Manuprāt, labāk pieredzēt kalnus ir tomēr pirms tam saprast, uz kurien tu doties, saprast, kas var notikt un ko tev darīt, ja tas sliktais notiek.
es pat, teiksim tā, neizdomāt vienam pašam doties Monblānā, ja tu neesi iepriekš paņēmis ledusirni vai uzvilcis dzelkšņus. Tas nekas, ka YouTube var atrast cilvēku, kurš krosnēs tur uzkāpis. Jā, iespējams, labā laikā, kad ir iedzītas pēdas, takas un vēl nav atvēršās plaisas, jā, iespējams, var uzkāpt. Monblānā arī krosnēs, jā. Vai jūs ar saviem cilvēkiem, kurus jūs apmācat, vai jūs runājat par drošību tā pēc būtības? Protams, ir visas tās lietas, ko jūs instruējat, jā, bet, teiksim, kāda ir jūsu tā ētika attiecībā uz drošību? Man liekas, ka mēs jau ejam tajā otrajā grāvī. Citi cilvēki saka, kāpēc jūs visu laiku biedējat? Un ir bijuši, mēs tur stāstam, ka būs plaisas un tā. Un tad mums arī ir cilvēki, kāpēc tas viss ir jāstāsta? Ok, būs, mēģināsim tikt pāri. Nevis, kad jūs tagad stāstat, ka būs plaisa, kā viņai tikt pāri, ko darīt, ja iekrīt. Ir cilvēki, kuriem tas ir pa daudz tā informācija, un viņi saprot, jā, tas ir bīstami, es to negribu vairs darīt. Un ir cilvēki, kuri saprot, ka nē, man to nevajag zināt, un gan jau kaut kā izdzīvos. Bet jā, mēs, man tā liekas, esam tajā otrā grāvī, un mēs visu laiku preventīvi daram, stāstam, kas var notikt. Un es vispār esmu pati par sevi iedomājos jau, kuras mēs kāpsim, un tad es izdomāju visus sliktos scenārijus galvā. Un tas arī nav baigi labi, jo tā kā jau tev smadzenes jau pārdeg, tev liekas, ok, ja tur mēs nevarēsim to atrast, kas notiks to un tas un to, un tad jau tu sameklē, cik mirušo ir tajā maršrutā un kādas ir iespējas izdzīvot vispār un cik procentuāli un vai glābšanas dienests un cik slikti un kā var uz kaut kādu citu maršrutu aiziet. Un jā, man tā liekas, tas jau ir, man smadzenes jau tad uzsprāgs un es saprotu, nezinu, vai es tur gribu līst. Labi. Kas ir sniega tiltiņš? Sniega tilts. Sniega tilts ir pāri plaisai, pāri ziemā pārpūš sniegu, viņi tā pieblīvē. Un tad attiecīgi pavasarī, kad sniegs nokūst, tajā plaisā pāri ir sniegs. Viņi tā attiecīgi viņu sauc par sniega tiltu, un tas sniegs var jebkurā brīdī iet pāri ielūst, bet var arī neielūst. Var sakot, jūs ejat reāli pa to tiltu pāri, kas saka, būs vai nebūs? Jā. Un tieši tāpēc arī cilvēki mācās iecirsties, mācās izkāpt no plaisām, attiecīgi, ja viņi iekrīt. Un kāpēc tad jāmācās, kā iecirsties vai kā izkāpt no plaisām? Būs vai nebūs? Jā. Tev ir nācies krist iekšā no sniega tiltiņa? Nē, protams, kurš daudz kāp kalnos ir iekritis. Nav tā, ka es esmu karājusies, kad tur 30 metri virs manis ir, bet kaut kā līdz viduklim ir nācies iekrist. Un patiesībā tieši dodoties kalnos, tā lielākais uzdevums ir neiekļūt tajās problēmās. Atpazīt, nelien tur, vai arī, ja tu redzi, šits var ielūst, rāpo pāri, lien pāri, ej apkārt, taisi tiroliešu pārceltuvus, dari jebko, lai tu tur neiekristu, jo mēs esam kāpuši virsotnē, un es esmu sapratusi, un es esmu tuvu virsotnē, es jūtos tik nogurus un saprotu, ja es iekritīšu, es vienkārši, kaut arī es zinu kā, man vienkārši nav resursi izkāpt ārā. Un tad tu saproti, ka tev ir jebkas jādara, lai vienkārši tur nenokļūtu. Un tu arī to dari. Viss ir, man liekas, ka viss ir par prevenciju. Tu domā, lai nenokļūtu tajās problēmās. Kas ir tiroliešu tiltiņš? Tiroliešu pārceltuve ir veids, kā ar virvi taisa pārceltuve. Un attiecīgi ir plaisa. Tu esi vienā pusē, un tev vajag nokļūt otrā pusē. Un, attiecīgi, pirmais iet, iekāp iekšā plaisā, izkāp ārā un nospriego virvi no vienas puses uz otru. Tad, attiecīgi, viss pārējie ležās pāri. Tā kā jāskrien pāri, droši vien? Tur pat nav jāskrien, tur pirmais iet prātīgi. Līdzīgs, starp citu, arī pār upēm taisa pārceltuves. Tepat Latvijā var taisīt treniņu nolūkos, tikai tur jāzina tie mēsli, kā to taisīt. Tas nav ļoti sarežģīti. To, principā, droši vien visiem skautiem un kaut kādiem izdzīvotājiem iemācījām. Parunāsim par grāmatu joprojām.
tad, kad tu rakstīji šos te pierakstus, ļoti interesanti, ko tu stāstīji, ka faktiski ejot raksti, vai tas tev palīdzēja kaut kā tikt galā ar spriegumu, ja, kas veidojās tajā situācijā, kad ir viss neparedzami. Laika apstākļi, līst lietus, sniegs, tur vienkārši viss ir neparedzams. Jā, droši vien, jā. Jā. Es, protams, tajā rakstot vienkārši izrakstu tās emocijas, un tad, ja tu esi izventilējies to, tad ir vieglāk. Jo tu tāpatās zini, ka ir tā. Un tad tu izraksti, un ir tā. Un tas tiešām palīdz. Bet es nezinu, ir cilvēki, kam nepalīdz, ir cilvēki, kas grupās izbļaustās viens uz otru, bet es zinu, ka man tas nestrādā. Es negribu bļaut uz otru. Vienkārši negribu. Es saprotu, ka tas tā iekšējais, tas mikroklimats, kas notiek starp sasaites biedriem, ir baigi svarīgais. Un, ja kalnos sāk strīdēties, tad nav labi. Un tāpēc ir būtiski kaut kādā veidā katram tam komandas biedram atrast veidu, kā palikt labam cilvēkam. Tu daudz stāstīji par to, ka jūs gatavojaties lietām fiziski, tur dažādi veidi treniņi, bet kā tu gatavojies prātā, kā mēdz teikt, mentāli, lai izturētu šo te, kā es saku, spriegumu, jo arī grāmatā es ļoti jūtu visu laiku cauri katram vārdam faktiski iet savu veidu spriegums. Ja, un tas, ko tu saki par grupu, kas iet kalnos, tas ir īstenībā kā ar jebkuru grupu, jebkuru komandu, jebkuru mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Grupai tiešām ir svarīgi sastrādāties, nevis meklēt atšķirīgo un atrast iemeslus, kašķēties un darīt lietas. Un līdz ar to tajā grāmatā es tieši to jūtu, ka ir milzīgs spriegums dēļ tā visa, kā tu redzi, kā darbojās tur citas grupas vai neiedarbojas, kā viņi tur lamājās viens uz otru, kā nerunā. Šis viss ir pilnīgi pret tādu loģisku grupas darbību. Ja? Kā tu gatavojies šādām situācijām un kā tu ar to tiec galā? Pirmkārt, es jau pirms tam zinu, teiksim tā, ja es ar sasaites biedru kaut ko norunāju, mēs nolemjam, ka mēs kāpsim tur. Es cenšos nekad nepateikt pēdējā brīdī, es pārdomāju. Es cenšos būt cilvēks, uz kuru var paļauties. Jo mentāli būs grūti jebkurā gadījumā. Tur nav variantu. Un jau pirms tam es sagatavojos, es ļoti daudz daru visu kaut ko pirms tam, lai nebūtu šīs situācijas. Protams, kaut kādas izlien tāpatās kaut kādas rakstura iezīmes, bet tādā mentālā sagatavošanās, es varētu pateikt, mēs agrāk diezgan daudz lecām ar virvēm no ēkām. Un tad pirms tam jau ir tā, kad tu stāvi uz 10. stāva vai uz tilta un tev jānolec, tu sācis jau mācīties sevi savākt kaut kādā ziņā. Un katram, protams, tie treniņi ir kaut kādi citādi, bet lasa kaut kādas psiholoģiskas grāmatas, un tad tu atceries tajā brīdī, kas tur bija rakstīts, un ļoti daudz sevi analizē. Un tu visu laiku atpazīsti tās situācijas, jo kaut kāda kalnos tie visi strīdi un apmainošanās, tas ir pilnīgi lieki, un tā pieauguši cilvēki nedara. Un, tas nav vajadzīgs. Un tā viss skaidrs, kad cilvēki bļauj un viens uz otru. Bet tas tāpēc notiek, ka viņi jūtas apdraudēti un viņiem sāk palikt bailes. Un, kad cilvēks ir apdraudēts, tad attiecīgi ir cilvēki, kuri bļauj, ir cilvēki, kuri vaino citus, ir cilvēki, kas meklē kaut kādas problēmas, un ir cilvēki, kas meklē risinājumus. Un ko tu dari? Dažādi. Es neesmu vispār ideāli. Es mācos atpazīt tās situācijas, atpazīt sevi. Un šajos 10 gados, kad es kāpju kalnos, ir bijis ļoti dažādi. Un
man tā liekas, jebkuram cilvēkam arī iespējams cilvēks, kurš 30 gadus kāp, ir iespējams kaut kādu brīžu, kas reāli iznes smadzenes. Un tu gribi bļaut, tu gribi vainot citus, un tu gribi padoties, bet ir būtiski atpazīt tās lietas. Jā. Tu runāji par ideālu. Man šis arī ļoti uzrunāja kā tēma pēc būtības. Un, mēs redzam, populārajā kultūrā kalnu tēma īstenībā atgriežas. Ja? Pavisam nesen Netflix seriāls par 14,8 tūkstošniekiem. Nezinu, man no senām dienām es zinu, kas ir Reinholds Messners, ja? Protams, Ed Viesturs un daudz tādas personības, kas savā ziņā tas varētu būt ideāls. Vai tev ir bijis tā, ka tevi kalniem vai kalnos vai saistībā vispār ar visu to, ko jūs darat un dzīvojat, ka motivē kāds no šiem ideāliem uzrunā? Vai tu esi interesējusies, pētījusi, lasījusi, skatījusies tās filmas? Es pilnīgi noteikti atzīšos, es ļoti maz skatos filmas pa kalniem. Man labāk patīk pašai kāpt, nekā skatīties, kā citi kāpj. Bet, protams, šie Reinholds Messners, Eds Viesturs, šie grandi un to, ko viņi ir paveikuši pirms 30 gadiem ar tādu ekipējumu, kāds viņiem bija pirms 30 gadiem, ir tik cieņas vērti, un neviens, es nebaidīšos teikt, tie, kas tagad šobrīd kāpj 8000 komercekspedīcijā vai sasniedz tās 14 virsotnes kopā ar šerpām, komandām un virvēm, nestāv tuvu klāt Messneram. Un man, teiksim tā, liekas, ka drīzāk šī dzīšanās pēc rekordiem ir sava veida dzīšanās pēc novērtējuma no pasaules vai uzmanības deficīts. Tāds, kas uzstāda tos rekordus kalni. Es domāju, alpīnismu izpratnē nav vieta, kur uzstādīt rekordus. Un man patīk gan Messnera filozofija, gan Eda Viesturs filozofija. Viņiem ir daudz grāmatas un var to visu palasīt. Un viņi bija īstie tādi cīnītāji un tā mentālo noturību, kas viņiem ir, var tikai pamācīties, jo es dažreiz, kad mēs esam divatā ar Kristapu, iedomājos, kā ir būt, ja tu esi viens pats tajā kalnā un tu viens pats tur dzīvo. Un tā kā, ja jūs esat divatā, jūs vienu otru varat uzmundrināt tev. Tu kāp ne tikai tāpēc, ka tu gribi, bet arī kaut kādā ziņā otra dēļ. Arī tie lūzuma punkti notiek abiem dažādos posmos, un tad viens otru var paskubināt, pamudināt. Un kā ir, kad, nezinu, kad Messners viens pats kāpj, kad tev vienkārši ar sevi visu laiku jācīnās. Tā kā, jā, es varētu teikt, ka šie vecie grandi, vai arī tie paši, pat nevajag varbūt pasaulē skatīties, tie paši mūsu alpīnisma seniori, kas ir Pēters Kūlis, Imants Zauls. Viņi arī ir ļoti mentāli spēcīgi un daudz izdarījuši. Tas, kad mēs ļoti bieži šie jaunie cilvēki aizmirst kaut kādas lietas, vai viņi kaut ko izdara un viņiem liekas, es taču esmu pirmais, kas to izdarīs, bet patiesībā pirms 30 gadiem mūsu tie seniori vai alpīnisma leģendas, kas Latvijā ir, viņi ir darījuši krietni vairāk. Tikai viņi nav atšķīruši tās vēstures grāmatas, tie jaunieši, un izlasījuši to. Un mums būtu jāmācās, un es arī šobrīd mēs diezgan daudz laika pavadam ar Pēteru Kūli, un vienmēr sarunas ir ļoti aizraujošas par to, kā bija toreiz. Un to pilnīgi nevar salīdzināt ne ekipējuma ziņā, ne kādas somas viņi nesa tad un kādas es tagad nesu iespējams. Tā laika soma es pat nevarētu panest, kādu viņi nes, jo šobrīd alpīnisma ekipējums un viss ir attīstījies tik ļoti šo pēdējo 30 gadu laikā. Viss ir kļuvis krietni vieglāks, ērtāks, mitruma izturīgāks. Es tiešām man grūti iedomāties, kā tur vilnas zeķēs un vilnas džemperī var izdzīvot. Klausies, tu man uzmundināji uz vienu tādu domu, es tev pajautāšu. Pēc tā, ko tu saki, es saprotu, ka Hillarija un Norgeja panākumu nevar pārspēt. Jā, kaut kādā ziņā jā. Šobrīd nē, labi, meloju.
ja iespējams cilvēks uzvilktu vilnas zeķes un dabūtu kaut kādas vecās teltis un ekipējumu, varbūt varētu mēģināt, bet tajā pašā laikā šie visi 8000, kur kāpa agrāk tie cilvēki, šobrīd ir visur novilkts virvis. Viss maršruts ir novilkts ar virvēm. Un jautājums, vai tas cilvēks, kurš šobrīd kāpju jebkurā 8000, ja tev blakus ir novilkta virve, tu pie viņas nepieturētos? Nē, tā ir pastaiga. Ja? Es neteiktu, ka tā ir pastaiga. Tev vajag būt fiziski spēcīgam, bet tāpat tās visi maršruti garumā ir novilktas virves šobrīd. Un viņas visu laiku arī stāv, viņas tur ir daudz virvu muģeklis. Jā. Tā kā... Bet ne Pamirā. Nevienmēr. Pamirs ir, lūk, tu man jautāji par to, ko atšķirās post-soc republikas valsts. Viņi visu dara ķeksītim, vai arī, būs labi, nostīsies kāds, būs labi. Mēram, jā, lūk, tu man tieši uzvidināji uz to, ka viņiem viss ir tā, gan jau izdzīvos. Tad tomēr ir atšķirība. Jā, ir. Post-sovietu un citu pasauli. Tagad kad tā padomā, tāpēc, kad Pamirā it kā tur ir tie gidi, kam ir jāapstrādā maršruts, bet beigās sanāk tā, ka viņi ir it kā apstrādājuši, bet mēs ejam tāpatās un liekam karodziņas paši. Pie tam, ja kaut kur novilkts virvis ir, tad mēs paši vēl uztaisam, lai tiešām varētu nolaisties. Bet labi, to visu darīt, jo tā ir tava dzīvība. Tas, ka kāds nemāk novilkt virvi, tā jau nav viņa problēma, tā ir mana problēma, ja es gribu to virvi lietot. Labi. Jautājums par to, kur jūs braucat. Tātad, kā jūs izvēlaties gala mērķus? Un vai jums ir paritāte šajā diskusijā? Tagad ir pilnīgi atklāti. Tikai tā. Kristaps ir krietni spēcīgāks par mani. Un es pēc būtības, lai arī cik daudz trenētos, es esmu krietni vājāka par viņu. Un pēdējos gados mēs vairāk braucam tur, kur es izsaku varbūtību, kad varētu braukt. Un Kristapam pēc būtības augstkalni līdz šim maz interesēja. Viņš ir tehnisks alpīnists, un tas nozīmē, jo sarežģītāk, jo labāk. Sarežģīti arī ir fiziski un tehniski grūti. Un attiecīgi mēs pēdējos gadus kāpām diezgan augstkalnos. Dēļ tā, ka tas ir tas, ko es spēju performēt. Un parasti mēs gada sākumā apmēram apsēžamies, kur varētu aizbraukt, un tad es tur izsaku savas vēlmes, un tad attiecīgi, labi, braucam tur vai tur. Bet šogad ir Kristapa gads. Šis 23. jā? Nē, 2024. Jā. Labi. Un es viņam teicu, tu vari izvēlēties. Un redzēsim, ko dzīve piedāvās. Kā tu... Tad es pareizi saprotu, ka īstenībā Kristaps neuzstāja, ne uz ko. Viņš savā ziņā ņēma vērā tavas vēlmes, tas, ko tu vari. Vai tev šķiet, ka viņam ir iestājies tāds pašapziņas zen periods, kur viņš saprot, ka viņš praktiski var visu, un viņš ir gatavs darīt arī to, ko tu vairāk gribi? Teiksim tā, nav tā, ka šos 10 gadus laikā mēs darām tikai to, ko es gribu. To es, protams, saprotu. Ir ļoti daudz arī tehniski kāpienu, ko mēs darām, ko viņš grib kāpt, un es attiecīgi viņiem sagatavojos un attiecīgi kāpju, bet šie tehniski sarežģītie kāpieni paņem ļoti daudz no maniem mentālajiem resursiem. Es nebaidos minēt, ka man tā sajūta ir tāda, iepriekšējā vakarā es rītā vienkārši miršu, bet es esmu apsolījusi, došos. Apmēram tāda ir tā sajūta, jā, man, un tas tiešām ļoti, ļoti daudz man paņem. Un tieši tāpēc tie sarežģītie tehniskie kāpieni nav tik bieži.
Un tas nav tikai arī mentālo iespēju dēļ. Tie tiešām fiziski ir tik grūti, ka tu izkāp to kilometru sienu un saproti, ka tev vajag 2 nedēļas ķermenim atkopties vienkārši. Jo tas ir gan rokas ir saplēsts, gan ķermenis saplēsts, gan arī attiecīgi muskuļi ir pārguruši. Bet nu jā, mēs apsēžamies un vienojamies, kur mēs varētu kāpt, ko mēs varam atļauties, jo esam reāli. Es labprāt uzkāpu 8000, bet man nav šajā dzīves posmā 30,000, ko vienkārši nolikt par vienu ekspedīciju. Un ja mēs esam 2, tie ir 60,000. Nu, runāsim atklāt, tā tas ir šobrīd, lai uzkāptu 8000, tev ir obligāti jāpiedalās kaut kādā komerci ekspedīcijā vai jāpērk atļaujas, un tas maksā tieši tik daudz, jā. Un, attiecīgi, mēs arī izsveram kaut kādus finansiālus par un pret, ko mēs darām, ko nē. Un jā, nu, tad mēs arī vienojamies. Bet, protams, pēdējos gadus mēs diezgan daudz uz Dienvidameriku braucam. Mēs esam bijuši, es baidos samalot 6 vai cik ekspedīcijās mēs esam tur uzkāpuši, manuprāt, 22 virsotnēs. Un tās virsotnes ir virs 5000, un viņas ir tehniski sarežģītas, nu, tādas tiešām, kur kāpja augstas klases kāpēji. Un šī Dienvidamerika ir vilinoša ar to, ka tur nav kalnu atļaujas jāpērk, kā tas ir Himalajos, Nepālā vai Pakistānā. Tur tu vienkārši redz kalnu, ok, dodies kāpt. Un tas kaut kādā ziņā mums arī ļoti lielu lomu spēlē, kad tie izdevumi nav tik milzīgi un nav jāsamaksā 30,000 par atļauju, lai uzkāptu kalnā. Iespaidīgi. Runājot par grāmatu un runājot par Dienvidameriku, un es saprotu, ka tu joprojām raksti kaut ko. Jā. Tā tad, ja to nedrīkst teikt. To drīkst teikt. Tad pastāst. Es, protams, rakstu nākamo grāmatu par Dienvidameriku. Tas nav nekāds noslēpums, bet ar to rakstīšanu ir tā, lai rakstītu, ir jāsēž un jāraksta. Bet man dzīvē kalni vienmēr uzvar. Ja tev ir izvēle, Kristīna, vai tu dosies nākamajā ekspedīcijā uzkāpt kādās virsotnēs, vai sēdēsi mājās un rakstīsi? Nē. Es došos kaut kur. Ja nu kāds uzrakstīs, kad vairs nekāps. Tāpēc es rakstu, bet tas nav pietiekami intensīvi, lai es varētu pateikt, pēc pusgada tur grāmata būs. Viņa noteikti būs, kad man pietiks, kad rakstīšana kļūs par prioritāti, iespējams. Vai arī man būs laiks rakstīšanai, jo pilnīgi atklāti vēl arī, protams, ļoti otrs aspekts ir ar grāmatas rakstīšanu nopelnīt neko nevar. Tev, jā, pilnīgi noteikti. Ja es pateiktu, cik no vienas grāmatas tā kā ieiet mūsu maciņā, jūs būtu ļoti, ļoti, ļoti pārsteigti. Un uzrakstot grāmatu jāraksta pusgadu. Un, attiecīgi, ja sarēķina, cik man vajag tajā pusgadā nopelnīt, es nevaru to nosakt ar grāmatas izdošanu. Vienkārši. Un tas arī ir, tu saproti, ka ok, tev ir jāstrādā, un tu nevari atļauties sēdēt, rakstīt grāmatu. Jo tas vienkārši tu mūsdienās neizdzīvoši. Vai bez tavas grāmatas ir vēl daudz grāmatas par alpinismu Latvijā? Es vienkārši nezinu, tāpēc gribu noskaidrot. Nu, protams, ir tulkots ārzemju literatūra, tāpat Mesners, kas ir ļoti daudz. Viņam ir grāmatas, es pat teiktu ļoti daudz, ne tā līdz 10 vai 12 viņam ir, un tas ir daudz. Un es zinu, kad ir izdotas Ķirsim grāmatas Teodoram, ir izdotas Jurim Ulmanim, bet tās, protams, ir tādas mazliet citādas grāmatas, jo vīrieši raksta citādi. Un saistībā ar grāmatu es zinu, kad rakstīju, un es arī tagad ar nākamo grāmatu es rakstu, un ir baigi grūti uzrakstīt un saprast,
kad tu uzraksti par sevi un tu saproti, ka tu neesi baigi foršais cilvēks, ar kuru kāds gribētu iet kalnos. Un, kad to uzraksta, tu saproti, ok, ir kaut kas jāmaina. Vai arī, kad izdeva to grāmatu, domāju, ko tie cilvēki tagad domās, jo, un, kad tu uzraksti, ir tāda kaut kāda dilemma, ka tu esi tik emocionāla un tev ir tādas un šitādas problēmas, un es tur rakstu diezgan tajā grāmatā atklāti par visu. Un tad kaut kā iekšēji tas šaustīšanas process notiek. Un starp citu, runājot par vispār rakstīšanu, kad ir uzrakstīta pirmā grāmata, ir ļoti grūti rakstīt otro, lai kaut kas neatkārtotos. Jo, iedomājieties, jūs katrs brauciens, piemēram, ar snovu no kaut kādas, trasēs. Tu nobrauc vienreiz, emocijas, nobrauc otrais, bet pēc būtības jau tās emocijas ir līdzīgas. Jā. Un man ir tas uzdevums tajā nākamajā grāmatā, lai nav tā, ka cilvēks lasītu, šis jau bija pamirā. Un tā kā man, kā jau es iepriekš teicu, man nav tur rakstniecības izglītības, un es tur varbūt man pietrūkst tie kaut kādi veidi, kā citādi to uzrakstīt, jo tās emocijas ļoti līdzīgas, un tā kā es esmu ļoti paškritiska, tad tas man ir izaicinājums, kad es rakstu, un es saprotu, tas ir tik līdzīgi, un tieši tā es rakstīju pamirā. Nē, es nevaru rakstīt, un man ar šo domu tagad ir jāpadomā vēlreiz, kā citādi to uzrakstīt, un attiecīgi tad tas rakstīšanas process ievelkās. Jā. Zin kā, es lasīju grāmatu, un man likās, ka īstenībā tā ir tava grāmata. Lai gan jūs esat abi kā autori minēti, bet tas, ko tu tagad izstāstīji, es saprotu, ka arī Kristaps ir redaktors pēc būtības. Kristaps ļoti lielu darbu ieguldīja. Kristaps dzīvo ar mani kopā daudz gadus. Viņš māk iejusties manā lomā, un viņš zina, kādas ir tās manas emocijas un kā es reaģēšu. Tāpēc viņš spēja pierakstīt kaut kādu teikumu. Šitā taču tu pateici, vai šitā taču tu jūties. Viņam ir arī taisnība. Super. Interviju tuvojas noslēgumam. Es gribu pajautāt vienu tādu, manuprāt, būtisku jautājumu, kas arī mani interesē. Pieņem arī klausītājs, skatītājs un labi vēlētājs. Kā tu uztver kalnus? Kas ir priekš tev uz kalna? Es saprotu, ka tā ir, protams, daļa dzīves, bet sajūta, kad tu viņus pirmoreiz ieraudzīji, un tagad joprojām tur esi. Kādas tev ar kalniem ir attiecības? Es jau šoreiz esmu minējis, bet tā ir mīlestība. Un mēs nespējam nodefinēt, kāpēc mēs otru cilvēku mīlam. Tieši tāpat es nespēju nodefinēt, kāpēc es tieši tos kalnus mīlu. Un tā sajūta ir tieši arī tāda, ka tu esi iemīlējies. Un ar to arī viss ir izteikts. Visus šos gadus, daudzos 10 gadus nepārtraukti iemīlējies. Jā, nepārtraukti iemīlējies. Pragmatiskās lietas nenomāc to. Nē, man liekas, ka tas līdzīgi kā attiecībās, arī attiecībās es vēl joprojām esmu arī pēc 12 gadiem iemīlējusies vēl joprojām. Un tas, kad ir kaut kādas pragmatiskas lietas, ir lietas, ko tu vienmēr atceries, kāpēc tu iepriekš iemīlējies. Un viņas ik pa laikam uzpeld, un tu atkal iemīlies pa jaunu. Jā, tur ir kaut kādas grūtumi un izaicinājumi, bet pēc tiem grūtumiem un izaicinājumiem rodas atkal tā baudas sajūta, un tu atkal esi iemīlējies. Tas viss to 2 sekundžu dēļ? Tas viss 2 sekundžu dēļ. Labi, Kristīne, paldies tev liels par sarunu, īstenībā par stāstu un par daudz jaunu, ko es, piemēram, nezināju, pieņem arī skatītāji un klausītāji. Un es domāju, ka šī ir pirmā mūsu saruna. Es noteikti ļoti labprāt gribētu aprunāties vēl plašāk par daudz tām lietām, kuras mēs, diemžēl, šajā podkāsta garumā nevaram iespiest. Tāpēc teikšu tev paldies. Paldies skatītājiem, paldies klausītājiem šeit, Agenskalnā.
Viesnīcā 2 riteņi un Kroziņā Dēkainis. Tātad sezona nekad nebeidzās, Sniegu kluba podcasts. Un līdz nākamajai reizei visu labu!